Labs vakars visiem Rīga TV24 skatītājiem. Kā ierasts tiekamies ik vakaru ziņu top 7. Pēc nedēļu ilgas slimošanas esmu atpakaļ uz strīpas, jau biju sailgojusies pēc jums. Bet šodien man ir arī īpašs viesis, kuru jūs arī ļoti labi zināt. Mana labā roka, lieliskais kolēģis Rihards Plūme. Jā, sveiki, protams, man lieliskā kolēģi arī Baiba Vestmana. Nu tad, Rihards, šodien parunāsim par 7 tēmām interesantām, bet stāsti, kā tev gāja pagājušo nedēļu? Šeit. Pagājušo nedēļu šeit, tavā vietā. Es domāju, ļoti labi bija tīri interesanti viesi. Protams, tēmas katru dienu ir diezgan interesantas, nav tādas, par kurām nevarētu parunāt un izteikties, tā kā es domāju, ļoti labi gāja. Tā kā tagad arī noteikti ķersimies klāt mūsu šīs nedēļas interesantajām un aktuālajām 7 tēmām. Tagad parunāsim gan par kādu interesantu akvāriju Ķīnā, bet top 1. vietā parunāsim par skolēniem, kuriem ir sācies brīvlaiks, bet nu, tik brīvs jau arī nav, ir jāķers arī pie kādiem darbiem. Ķīnai piedarošajā Heninas salā atvērts pasaulē lielākais akvārijs, kas pārspējas 5 iepriekšējos Ginesa pasaules rekordus. Ocean Kingdom akvārijā ir aptuveni 50 miljonu litru ūdens, tam ir arī lielākais zemūdens skatu kupols, lielākais akvārijs, lielākais akvārija loks un lielākais akrila panelis. Ocean Kingdom izveidots baļhaizivju akvārijs, kurš ir 39,6 metrus garš un 8,3 metrus plats. Patiesībā pat grūti iedomāties, cik tas ir milzīgs, vai ne? Un vēl vaļhaizivs. Man haizivs jau kā tāda, ja arī viņa būtu šitik liela, man būtu vēl, ka viņa man apgrauzīs kājas, bet ja tā ir vaļhaizivs, tad es viņu esmu kā zobu kociņš. Man no ūdens dzīvniekiem vispār, ja man ūdenī kāds pieskarās zem ūdens, man nav labi. Jā, arī tas man sabēd. Bet par akvāriju, jā, ja būtībā, ja tev ir ļoti liela māja un tajā ir tāds neliels zivju akvārijs, tad tagad var iedomāties, ka tā māja ir vesels akvārijs un tad... Un tu esi tāds mazīgs cilvēcīgs, kas tur staigā. Es nezinu, man varbūt nebūtu tik ļoti bail par tiem dzīvniekiem tajā mājā, kā vairāk par to, ka tas stikls tūlīt saplīsīs, es noslīkšu un mani vēl apēdīs. Tas, starp citu, ir tas, par ko es arī esmu domājis, jo tomēr, ja viņš tev ir virs galvas un visur apkārt, un ja tur peld, kā tu minēji, haizivs, kuras, Baļhaizivs. Baļhaizivs, tīpaši, ja viņas tur peld, tad nav omulīgi. Bet es brauktu uz tādu, es ļoti gribētu. Apskatīties būtu interesanti. Vienīgi varētu cerēt, vai ne, ka it kā jau vaļi ir tādi labsirdīgi un ēd kaut kādus mazos planktonus un tādas lietas, tad varētu vienīgi cerēt, ka tās haizivs dara līdzīgi. Es domāju, ja tur ir ietverts vārds haizivs, tad es domāju... Valis ir tikai izmēra dēļ. Jā, valis ir tikai izmēra dēļ. Bet redz kā, kādi zinātnieki ir arī pētījuši daudz mazākus dzīvniekus par vaļiem, proti sliekas, kurus mēs noteikti bieži pamanām pēc lietus, kā arī dārza darbos dažādos. Un kā zināms, tad arī ar slieku palīdzību ir noteikts tas, kādā krāsā ir nāve. Par to tad arī plašāk top 6. vietā. Angļu zinātniekiem unikālā eksperimentā mikroskopā novērojot mirstošu slieku, izdevies apliecināt, ka tad, kad organisms nomirst, tā šūnas acu mirklī izplatās zils starojums. Zinātnieki ir pārliecināti, ja izdotos nepieļaut attiecīgā starojuma izplatīšanos, tad ir gluži reāli iespējams apturēt nāvi, tā raksta žurnāls Planētas noslēpumi. Pētījuma autori norāda, ka slieku novecošanas mehānismi ir analoģiski cilvēka organismā notiekošiem. Katrā ziņā šis eksperiments ir līdz nopietni apšaubīt vispār teoriju par to, ka novecošana ir molekulāro bojājumu uzkrāšanās rezultāts. Šajā virzienā vairāk jākoncentrējas uz tiem bioloģiskajiem procesiem, kas risinās novecošanas un nāves iestāšanās laikā. Un tad pat tiešām varēs izprast to, kā iespējams šos procesus palēlināt vai pat novērst pavisam. Tāds interesants notikums vispār. Es nezinu, vai īsti es gribētu tā dzīvot mūžīgu dzīvi kā kalnietis, jo visam labajam jau kādreiz pienāk beigas, vai ne? Jā, visam ir sākums un visam ir gals. Es arī par to esmu domājis. Tomēr, ja tu dzīvo mūžīgi, tad, tu redzi, kā viss mainās, un tu redzi tālo nākotni, attiecīgi, cik ilgi dzīvo, bet tomēr visi tev tuvie cilvēki pazūd un tam līdzīgas lietas. Jā, tā kā,
Es domāju, es tomēr to negribētu. Bet zilā krāsa īstenībā man nepārsteidz. Man vienmēr nāve, protams, kā jau visiem laikam asociējas ar melnu krāsu, bet zila īstenībā es tā izlasīju šo ziņu un man liekas, ka tas ir īstenībā loģiski. Jo cilvēki arī, manuprāt, kad viņi mirst, viņi kļūst tādi tā kā bālāki, zilgani bāli. Tad, protams, mums ir tāds pigments brūnīgs, tad varbūt tas rezultāts, kādā mēs izskatāmies, tas ir normāls, ja izplatās zila krāsa. Es nezinu, tas šausmu liecinājums. Man liekas, tā krāsa ir vienkārši no ķermeņa atdzišanas, bet man tā nāve raksturojās parasti ar tādu balto gaismu, kas parasti ir tuneļa galā vai kaut ko melnu, jā, bet... Redzams, katrā kaut kas savs tev gaismu, tuneļa galā man kaut kas melns, uzreiz tāds drūms. Bet, jā, interesanti. Noteikti ir lietas, kuras var darīt mūžīgi un kuras neapnīgi darīt mūžīgi, kuras gribas darīt mūžīgi. Bet es domāju, ka vienā brīdī vienkārši iestājas tāds kaut kāds dzīves panīkums un apnikums, bet tas jau ir tādā galīgā nogalē kaut kur, pie 101, es domāju, man varbūt jau būtu tāds, kā esmu piedzīvojis visu. Daudz maz visu. Es domāju, ka jā, man tajā vecumā noteikti tā liktos, ka ir jau pietiekami nodzīvot. Vai ne? Tā kā dzīvosim, redzēsim, kas to zina. Varbūt sliekas tiešām apgāzīs visas teorijas un ļaus mums būt visiem kā kalniešiem un dzīvot mūžīgi. Bet runājot par mūžīgu dzīvošanu, tad top 5. vietā mums ir arī kaut kas par Rīgas Pirmo medicīnas koledžu un Latvijas universitāti, kad tad studēs mediķi un izglītība kļūs pieejamāka vēl vairāku gadu garumā un, protams, sadarbības procesā. Latvijas universitātes rektors Mārcis Auziņš un Rīgas Pirmās medicīnas koledžas direktore Inese Bunga šodien parakstīs sadarbības līgumu, kas paredz attīstīt un pilnveidot zinātnisko un akadēmisko sadarbību, kā arī nodrošināt materiāla tehniskās bāzes racionālu izmantošanu un veicināt kvalitatīvas studijas ārstniecības, farmācijas un arī zobārstniecības studiju programmās. Šodien mēs tur arī viesojāmies uz vietas, un kā noskaidrojam, tad tas ir vairāk likts tāds pamats visām šīm attiecībām starp skolām, lai, piemēram, no Rīgas Pirmās medicīnas koledžas studenti varētu turpināt mācības Latvijas universitātē, tādējādi savu diplomu noteikti padarot vēl svarīgāku, vēl kvalitatīvāku. Un ņemot vērā, ka jau no rudens, manuprāt, sāks strādāt arī stomatoloģijas fakultāte Latvijas universitātē, tad ir vērts noteikti visiem tiem, kur dodas uz medicīnas koledžu, viņi jau noteikti dodas ar mērķi, izvēlās medicīnu, jo parasti cilvēki jau noteikti neiet, tā nezinu, ko darīšu, iešu uz medicīnu. Tā jau laikam nenotiek. Tad, manuprāt, tas ir labākais solis, ko darīt, ka pēc koledžas tu vari iet un turpināt savu izglītību un savu, tā teikt, papīru, kā studenti saka, vai ne, vēl uzlabot un pabeigt beigās Latvijas universitāti. Galu galā, ja tu esi izvēlējies, es domāju, būt par ārsti, var jāreikinās, ka tomēr ļoti daudz ir jāmācās. Tādā profesijā, jo vairāk tu mācies īstenībā, jo, protams, jo vairāk drošāks tu vari justies un skaidrs var zināt, ka var palīdzēt cilvēkiem. Labums jau arī tas, ka koledža ir 3 gadi. Tas nav tas trakākais. Pēc tam varētu būt kādi 2 universitātē, ir kopā 5. Stradiņos tāpat ilgāk jāmācās, vai ne? Jā, cik es zinu, jā, bet tad tam arī vajadzētu būt tam ilgumam, es domāju, kā minimums. Ja daudzās citās vietās ir 3 vai 4 gadi, tad no ārsta profesijā noteikti vajadzētu būt vismaz 5 un noteikti vēl vairāk. Pašam arī tā drošības sajūta, ka kāds ir ilgi mācījies, ja te pēc palīdzības. Jā, tad, ja es to zinu, kad viņš ir ilgāk mācījies, tad ir labāk, bet es parasti to nezinu, protams. Nākamreiz jāiet pie ārsta un jāprasa, lūdzu, norādiet man savus papīrus, cik ilgi un kur mācījāties un visu pārējo arī. Bet tas tā interesanti. Tā jau redzēs, kā viņiem tur ies. Noteikti arī citas sadarbības tiek plānotas Latvijas universitātē ar citām skolām, ko jums noteikti varbūt rīt vairāk pastāstīs Lelda kādās ziņās vai Velta, jo šodien mēs tur paviesojāmies, tad noteikti arī redzēsiet plašāku apskatu par to visu. Bet top 4. vietā parunāsim gan par darba apstākļiem un par to, cik apmierināti vai gluži pretēji neapmierināti ir Latvijas un Eiropas iedzīvotāji ar to, kā viņi strādā un kādā vidē viņi atrodas. 47% no Latvijas iedzīvotājiem darba apstākļus Latvijā kopumā vērtē kā sliktus. Tā secināts pētījuma kompānijas TNS veiktajā aptaujā. Aptaujā veiktie secinājumi norāda, ka tikpat daudz iedzīvotāju darba apstākļus Latvijā kopumā vērtē kā ļoti labus.
taču 6% šajā jautājumā nav viedokļi. Vidēji Eiropas Savienībā ar darba apstākļiem ir apmierināti 53%, bet kā sliktus tos atzīst 43%. Aptaujā secināts, ka iedzīvotāji kā lielāko veselības aizsardzības un drošības risku darba vietās atzīst stresu. Tā atzinuši 51% Latvijas iedzīvotāji, savukārt Eiropas Savienībā šis rādītājs ir 51%. Patiesībā tam stresa rādītājam man ir jāpiekrīt, es noteikti esmu tajos 50 un 51%, jo tā ir virka darbs. Es pat nezinu, kurā darbā nav stresa. Grūti iedomāties. Varbūt kaut kādā ar kultūru saistītā nozarē, kāda mākslinieka varbūt vai mūziķi. Mūziķiem arī, es domāju, lielāks stress. Tomēr māksliniekam varbūt tāds mazāks stress. Un es tā domāju. Nu, viss laikam ir atkarīgs no tā, cik liels mākslinieks tu esi. Jā. Jo pēc tam atkal jādomā, ja nu šī glāze neizdodas, tu viņu zīmē, atkal nesanāk. Zīmē, atkal nesanāk. Un tā ir viss no jauna jārada. Tāpēc arī mums jau nezinu, ne? Tu man atnāktu viesis, kurš man pateiktu, nē, jā, Tieši nezinu. Tieši tā. Varbūt. Tad arī tās ir citas straujāk un tā grūti, vai ne uzreiz stress, tā. Jo tev ir kaut kas pēkšņi jādara. Kaut kas ir jādara. Nevar jau tā visu pamest, neko darīt, beigsim raidījumu 3 minūtes pēc tā sākšanās. Tā nenotiek. Bet kā tu varbūt vērtē mūsu pašu darba apstākļus? Vai tu jūties ērti, droši, humulīgi un visādi citādi labi? Es jūtos ērti un droši, es esmu apmierināts. Stress, kā tu teici, gandrīz katrā darba vietā laikam ir. Es nezinu, kādas profesijas tur tika aptaujātas. Bet es domāju, varbūt tiem cilvēkiem, kuri strādā tādu biroju darbu vairāk no tāda laika līdz tādam, tie varbūt arī ir tie neapmierinātākie. Es tā pieļauju. Vismaz man tāds darbs īsti neiet. Mums jau skriešana, visu savu dienu skrien, apstājies, tāds atskaites punkts, skrien tālāk. Bet kuram ir tie darba apstākļi jau iepriekš, 2 nedēļas apakaļ, manuprāt, arī apskatījām interesantus TNS datus, ka ļoti daudz iedzīvotāji būtu gatavi arī pilnībā mainīt savu darbu. Tad noteikti tie, kur būtu gatavi mainīt savu profesiju, ir neapmierināti ar pašreizējo. Es pagaidām plānoju palikt tepat. Man te patīk, ceru, ka jums arī savās darba vietās patīk un viss ir kārtībā. Bet 3. vietā gan šodien ļoti aktuāls temats par to, kā tad ir sodīta māte par savu dēlu slepkavību, kurš acīm redzot cietis no mātes un patēva varmācīgās rokas vien par vienas ievārījuma burciņas apēšanu. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā šodien par savu 8 gadus vecā dēla nogalināšanu izāstas ievārījuma burciņas dēļ apsūdzētajai Gaļinai Renkai piesprieda 16 gadus reālu cietumsodu ar policijas kontroli un 3 gadiem un bez mantas konfiskācijas. Pilns spriedums būs pieejams 16. jūnijā un 10 dienu laikā to būs iespējams pārsūdzēt. Tiesas piespriestais sods gan ir lielāks nekā prokurora prasītais, jo 20. maijā prokurors apsūdzētajai prasīja piespriest 13 gadu cietumsodu bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz 3 gadiem. 2012. gada 8. augustā mediķi saņēma izsaukumu uz kādu Rīgas centra dzīvokli, kur viņi konstatēja, ka 2004. gadā dzimušais zēns, uz kuru ķermeņa bijuši redzami miesas bojājumi, jau ir miris. Tā kā diezgan dramatiskas situācijas vispār norisinās starp ģimenes locekļiem par dažādu nieku dēļ. Grūti gan spriest, kas ir bijis šis te iemesls. Bērns ir ticis iespundēts vannas istabā, pēc tam jau uzzinot par šo ievārījumu burciņu jau ir tam visam letālas sekas. Es pat nezinu, kā uz šo situāciju raudzīties. Vecāki noteikti nav bijuši vai no adekvātā stāvoklī vai kā citādi. Par to ir grūti spriest, bet vai tavuprāt šis sods vispār ir piemērots? Tie ir tikai 16 gadi par cilvēku slepkavību. Par cilvēku slepkavību, tā tiesas sistēma vispār Latvijā, kā arī daudz izsakās, manuprāt, īsti nav pieņemama. Šeit gan arī 2 gadi tā iztiesāšana, varbūt tas nav tas pats ilgākais laika posms. 16 gadi, ir dzirdēts arī, ka par tādām, līdzīgas varbūt pakāpes slepkavībām piespriežo mazāk, tāpēc tā grūti spriest. Es pat nezinu, kāds īsti sods tur būtu piemērojams, bet es piekrīstu arī, ja tas būtu lielāks viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Tomēr 16 gadu miesīgs dēls un vienkārši kopā ar bērna patēvu fiziski tik ļoti nodarīt pāri savam bērnam, lai
beigās sekas būtu letālas, tad sodam ir jābūt, tas ir kāds viņš ir, tas gan var mūsos katrā radīt bažas un šaubas par to, kādam tam vajadzētu būt un kāda ir Latvijas tiesu sistēma. Bet tagad gan noteikti ķersimies klāt kādai priecīgākai ziņai, kura mums atrodas top 2. vietā, par to, ka ir atklātas spējas teleportēties. Kādas tās ir un kam tās ir domātas, par to tad tūdaļ arī plašāk. Delftas Tehnoloģiju universitātes pētniekiem no Nīderlandes ar profesoru Ronaldu Hensonu priekšgalā ir izdevies ar pozitīvu iznākumu veikt atoma teleportēšanu uz konkrētu vietu 3 metru attālumā. Tas, ko mēs teleportējam, ir daļiņas stāvoklis. Būtībā mēs neesam nekas vairāk par daudziem, jo daudziem noteiktā formā sakārtotiem atomiem. Tādējādi, principā, arī mums būtu jāvar teleportēt pašiem sevi no vienas vietas uz otru. Tā uzskata profesors Hensons. Tuvākajā nākotnē teleportācijas principi vairāk tiks lietoti skaitļošanā, nevis objektu pārsūtīšanā, un tiks radītas internetam analogas saiknes starp superātriem kvantu datoriem, kas veiktspējas ziņā mūsdienu superskaitļotājiem liek izskatīties pēc vienkāršiem kalkulatoriem. Jau jūlijā Hensons un viņa pētnieku komanda plāno veikt krietni ambiciozāku teleportācijas eksperimentu, kas ietvara informācijas pārnešanu starp divām ēkām, ko šķir 1300 metru. Īsumā ārkārtīgi interesanti. Šis jau uzreiz varētu būt drauds visām aviokompānijām, jo tas ir bijis mans mūžīgais sapnis, ja cilvēki varētu teleportēties. Es dzīvoju tādās attiecībās, ka mēs dzīvojam katrs savā kontinentā, un tad es domāju, tas būtu vienkārši labākais izgudrojums priekš manis. Es vienkārši būtu pārlaimīgi, ja būtu teleports. Tādās situācijās, jā, noteikti arī ir vispār ļoti daudz situāciju, kur būtu tiešām ļoti forši tu varētu vienkārši atrasties jebkurā brīdī, jebkur. Bet no otras puses arī iedomājos par to, tad, kā tas varētu tikt izmantots visādos noziedzīgā, jā, tieši tā, ja viens varētu teleportēties, tad, man liekas, pasaulē sāktos hauss. Ja tas tiešām kaut kā tālā nākotnē būs iespējams, domāju, tas nebūs pieejams pilnīgi katram. Jā, jo uz darbu arī jau tie rīta cēlieni, tu pamosies, un tad iedomājies, ka tev vēl ir jāaiziet. Jā. Kaut vai ne tikai uz darbu, bet jebkur varbūt tas ceļš reizēm ir tas šķērslis, kādēļ liekas, varbūt jāpaliek mājās vai tā teleporties, un bams, esi darbā. Ja tu jau iepriekšējā vakarā zināt, ka tev būs slinkums no gultas kāpt ārā, varbūt te gulēt ar visām drēbēm, lai piecēties uzreiz. Un jau teleportējies, ja mēs esi darbā. Tās būtu vienkārši lieliskas iespējas. Varbūt to varētu aizvietot tiešām ar aviokompānijām, ne gluži lidmašīnas, bet teleports. Tur, man liekas, visu mašīnas, lidmašīnas, man liekas, pilnīgi visu varētu aizvietot. Es domāju, varbūt riteņi neies uz riteņiem, daudz cilvēku brauc. Jā, ritenis tomēr ir un paliek ritenis. Bet, runājot arī par to ilgo dzīvošanu, tad es domāju, ka varētu pat sagaidīt tos teleportus un visu pārējo. Un vēl viena lieta, ko es noteikti gribētu sagaidīt, būs tas, kad mašīnas lidos pa gaisu. Jā. Tā kā bija tā multene, kā viņa Jetsona, jā. Nē, ja iepriekšējā ziņa par šo slieku un nāvi, ja tas piepildīsies, tad, es domāju, mēs šo, kas tagad tiek uzskatīts par tālo nākotni, piedzīvosim. Vairs tik tālu viņa tad vairs iespējams nemazam nav. Tādu tas ir. Dzīvosim, redzēsim, vai mēs teleportēsimies vai nē, vai mēs dzīvosim mūžīgi vai nē. Viss laikam ir to zinātnieku rokās, un arī noteikti visiem tiem jauniešiem, kuri tad bažās par to, būs jāliek vai nebūs jāliek eksāmena eksaktajā zinātnēs, tad padomājiet, varbūt tiešām ir vērts to darīt, jo tas būtu varants ieguldījums nākotnē un arī kabatā noteikti pašam. Jā. Tā kā, domājiet, ne tikai humanitārās zinātnes un sociālās ir tās vadošās. Bet tagad gan, pieminot jau skolānus, ķersimies klāt topa 1. vietai, kur plašāk izskatīsim tēmu par to, ka beidzot ir sācies laiks, kad tiks nodarbināti skolēni katrs veselu mēnesi. Tagad tikai jāiet pieteikties. No šodienas līdz vasaras beigām pēc vairāk gadu pārtraukuma atsākas skolēnu vasaras nodarbinātības projekts ar valsts atbalstu.
Valsts līdzfinansētajās darba vietās šovasar tiks nodarbināti 15 līdz 20 gadus veci vispārējo, speciālo vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. Skolēni varēs strādāt līdz 29. augustam un kopumā plānos nodarbināt 10 481 jaunieti katru viena mēneša garumā. Darba devējiem jānodrošina skolēnam darba vadītājs, kurš palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, kā arī veiks darba laiku uzskaiti, kontrolēs skolēnu darba izpildi un nodrošinās uzraudzību darba laikā. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra seks skolēnu darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, kā arī darba vadītāja algu daļu atkarībā no tā, cik skolēnu darbu tad viņš vadīs un uzraudzīs. Ārkārtīgi laba iespēja un, protams, arī noteikti ieraksts CV. Strādāt vasarā, izmantot šādu iespēju. Es patiesībā to nebiju izmantojis, kamēr mācījos vidusskolā, bet tagad, ja tā paraugās, tad varbūt jauniešiem nešķiet tā minimālā alga, tas, uz ko tiekties un tas, ko tiešām gribētos iegūt. Bet tomēr, manuprāt, tas rada to sajūtu, kāds ir pelnīt savu naudu. Kāds ir, ka tev ir sava nauda, tad patiesībā vairs negribās tik ļoti viņu šķērdēt un pa labi, pa kreisi tērēt un liekas tur nieciņš tam, kas tad tur ir. Tie nieciņi beigās sakrājas un tur nieciņš vien paliek pašam, vai ne? Bet kā ir ar tev? Vai tu esi strādājis skolas laikā? Jā, skolas laikā es esmu strādājis tiesa vienu reizi. Pārējās reizes kaut kur tā, neoficiāli, bet tieši šādu iespēju izmantojot, es izmantoju vienu reizi. Kaut kad nemaldos 14 gadu vecumā, un tā alga bija salīdzinoši maza, bet bija tā pirmā sajūta par savu algu, un tagad ir tā nauda, un tagad nezinu, ko tagad darīt, un tā baigi forši un reizē tā kā mulsinoši. Man liekas, varētu nopirkt džinsus, bet tā kā žēl, varbūt kaut kas cits jānopērk, tā nevar saprast. Bet tu reāli tikko sev nodevi, tu teici, ka tu strādāji, tā kā nelegāli, bet, tā jau katrs piestrādā kaut kur. Pie tēta un mammas, vai ne? Jā, ir taču tādas iespējas, man liekas, daudziem, un daudz arī tās tad arī izmanto, jā. Bet raugoties uz to darbu vasarā, manuprāt, tas arī darba devējiem liek kaut ko secināt par jaunieti, ka viņš tomēr iet un vasarā nevis vienkārši zvilna saulītē un atpūšās, bet tomēr iet un kaut kā piepilda savu laiku. Ir atbildīgs, iespējams. Jā, iespējams. Kaut kādā mērā tiešām vēlas un tiecas strādāt un pierādīt sevi kaut kādā no jomām, kas viņam acīm redzot šķiet interesants. Tā kā vai tev kā priekšniekam vispār būtu svarīgi tas, ka, piemēram, tavs padotais ir gājis vasarā, cītīgi strādājis, pelnījis savu naudu? Ja viņš to ir darījis vairākas reizes skolas laikā, es domāju, ka jā, noteikti. Arī īstenībā pašiem jauniešiem tas ir, man liekas, tāda arī laba iespēja vispār izzināt kādu profesiju, un varbūt viņam pēkšņi kaut kas iepatīkās tā vieta, kur viņš strādā, un viņš par to varbūt grib arī tālāk mācīties. Tas arī ir veids, kā varbūt savu nākotni veidot. Īpaši vidusskolā, jo patiesībā jau vidusskolā mēs veidojamies par kaut kādu noteiktu cilvēku, un tad mēs arī mēģinām tā domāt, ko mēs gribētu darīt tālāk. Man personīgi liekas, ka vidusskolā es vēl īsti nezināju, ko es gribu darīt. Man bija tādas šaubas, un tad man bija, labi, iešu tur. Pagaidām esmu apmierināta ar savu izvēli. Tādā ziņā, jā, bet ir ļoti daudz vienkārši piemēru, kuri saprot, viņi aiziet mācīties, nomācās gadu, un tad saprot, tas vispār nav mans. Tad atkal jāsāk domāt, vai tā vidusskola nav par īsu, lai uzreiz mestos augstskolā un izdarītu nepareizu izvēli. Es nezinu, gan vai viņi ir par īsu, man liekas, viņa īsti nesagatavo, neparāda to, tik dažādās, nedarba cik daudz iespējas, jā. Tu varbūt kaut ko dzirdi no kaut kādiem saviem draugiem, kas ir vecāki, vai no vecākiem, kur varbūt labāk iet un tam līdzīgi, bet īsti skaidrība arī man nebija, jā. Tāpēc, es īsti man nebija sniegts tās iespējas, kādas tad ir vispār, ko tad piedāvā izglītības sistēma pēc tām augstskolās. Jā, varbūt tas pats arī attiecas uz izglītību, proti egzaktajām vai ne lietām, ka varbūt tas vienkārši šķiet pasniegts tā garlaicīgi, bet attīstoties tehnoloģijām, dažādajām interaktīvajām tāfelēm un dažādiem pētījumiem un visādām citādām lietām, ko var veikt, varbūt tieši tas ir tas, kā var piesaistīt jauniešus un tomēr aicināt viņus interesēties par inženieru zinātnēm vai kļūt par ķīmiķi, par zinātnieku.
jo tomēr, manuprāt, šī nozara vēl ir diezgan brīva. Atstāšu jums tagad vielu pārdomām visiem par to, kur varbūt ko ieteikt saviem bērniem, vai ja jūs esat paši šobrīd tādas izvēles priekšā, tad padomāt par to, ko darīt, ko nē, pēc kā tiekties un kur tiekties. Lai jums visiem veselīga šī diena, vesels un ņipars šis vakars, neļaujieties slimībām. Paldies tev, Rihard, ka tu biji šovakar kopā ar mani, kā viesis pārmaiņas pēc. Ko, skatītāji, es ar jums jau tiekos rītvakar atkal, lai pārunātu interesantas 7 tēmas. Visu labu! Visu labu!